Labrīt, Ants! Brīt. Mēs kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli šorīt uzzināsim vairāk par krūšu veselību. Labrīt, Ansi. Un man jautājums uzreiz, cik bieži sievietēm jāveic krūšu pārbauda un kāds ir ieteicamais vecums, lai sāktu regulāras vizītes? Pirmkārt, sākoties pubertātē, vajadzētu veikt krūšu pārbaudi, kas ir jāiemācās katrai meitenei izdarīt. Tas būtu jādara cikla 8. dienā, vienkārši pareizi jāiztausta savas krūtis, lai iegadījumā kaut kas viņās mainās, lai to būtu iespējams pamanīt. Tālāk, sākot no 30 gadu vecuma, mans ieteikums ir reizi gadā uztaisīt krūšu sonogrāfiju, kas ir vienkārši ātrs un pietiekoši informatīvs izmeklējums. Un sākot no 40 gadu vecuma, pilnīgi noteikti vajadzētu taisīt mamogrāfijas katrus 2 gadus. Es tieši gribēju prasīt, ar kādām metodēm iespējams laikus atklāt krūts veselības problēmas. Tātad visas šīs 3 metodas ir labas? Visas šīs 3 metodas ir ļoti labas un, protams, ir daļa pacientu, kuriem šis krūts vēža risks ir krietni augstāks. Tie cilvēki, kam tas ir ģenētiski pārmantots. Un ko tiem darīt? Attiecīgi tām sievietēm, kurām ģimenē kādam asinsradiniekam ir bijis krūtsvēzis vai ulnīcu vēzis, būtu pareizi uztaisīt 1 reizi mūžā ģenētisku analīzi, un ja pierādās kāda no šīm te biežāk sastopamajām gēnu mutācijām, tad tas ir pilnīgi cits jau protokols, kā izmeklēties, lai nepieļautu tālāku stādiju krūtsvēžu. Kādi simptomi vai tādas sajūtas liecina par to, ka vajadzētu doties pie speciālista? Pilnīgi noteikti pie speciālista ir jādodās tad, ja tiek sataustīts veidojums. Tieši tāpat pie speciālista vajadzētu doties, ja sajūt kaut kādas izmaiņas. Protams, situācijas ir daudz un dažādas. Ja tās var būt lielas krūtis, mazas krūtis, dziedzerainas, ja blīvākas krūtis vai mīkstākas, kurās ir vairāk taukaudu, un katrās tās jušanas var būt savādākas. Un arī pietiekoši daudz ir pacienti, kuriem ir iepriekš veiktas kādas manipulācijas. Vai tur ir implanti iekšā, kas arī var izraisīt kaut kādas problēmas ar laiku, vai ir bijušas krūšu samazināšanas operācijas vai taukaudu pārstādīšanas, pēc kurām var būt cistas. Tā ka tās situācijas ir daudz un dažādas, bet galvenais ir atcerēties, ja sajūta kaut ko savādāku nekā tas ir bijis visu laiku, tad pareizāk ir pārbaudīties, nevis pieļaut, ka tas attīstās. Vai arī pieļaut, ka ir visļaunākais variants nekavējoties automātiski, ja ne? Protams, jo pārsvarā tas nav ļaunākais variants. Paldies, Ants, par sarunu. Paldies! Radio Skonto.